slinkojot un pūstot. Palīdzēs mums viens no senioru ansambļiem. Ceturto daļu no Latvijas iedzīvotājiem būtu tiešām piešanu, jo tajās valstīs, kur eiro ir ieviests, diemžēl, kā neizbēgams, un pat vairāk gadus. Un lai neapvainojas valdība, ka mēs tikko saņēmuši nelielu cienījamie pensionāri. Es lūdzu klusumus kādu brīdi. Cienīsim sevi. Bet es vēlētos patiešām pāris minūtes jūsu dārgā laika, jo pretējā gadījumā man nav jēgas. Es nespēju pārkliegt jūsu balsis. Par jūsu darbu, par jūsu ieguldījumu, arī Latvijas neatkarības atjaunošanā, par to, ka jūsu likteņi ir pietiekami sarežģīti, par to, ka jūs esat audzinājuši bērnus un mazbērnus. Otrkārt, es vēlos teikt, ka tieši aiz cieņas pret jums, es vēlos apliecināt, ka tieši aiz cieņas pret jums ar Pensionāru federāciju strādājam pie nākamās gadas indeksācijas modeļa, kas būtu taisnīgāks. Divkose! Poviļa tautu mūs ir malo! Mēs strādājam pēc kara, un viņam dzimusi pasaka, ka mēs no pensiju nopelnījuši. Un šodien viņa runā citu. Divkose! Lai iet projām! Būs cilvēks, kas strādās un mūs sapratīs visus! Viņa nesaprot cilvēkus, viņa savā labā tik strādā! Paldies, un viņa vairāk viņa te nerādīsies. Pietiek viņai melot. Мэле. И не позволит себя вновь обворовать. Обещание всех партий проверит и решит, за кого голосовать. Paldies! Es ļoti atvainojos, ka mēs izslēdzam no šīs te hartas ratificēšanu. Tā ir Ausma Birznieces kundze. Lūdzu. Vēl šitās bagātiem meitiņas pārsājās par Rīgu, ne tikai par Rīgu. Mēs kaut kāds dabūt 2000 jau. Kur ņemt naudu? Nu kas pietiek, jūs neinteresē interesību, jums kaut kur dega? Mums ir vecākās paudzes vārdā prasam tiesības vecumdienas pavadīt siltā mājoklī pāris saimai un valdībai. Neatliekami risināt sekojošus jautājumus. No 2014. gada ieviest pensiju indeksācijas sistēmu, kas pilnībā kompensētu pensionāriem dzīves dārdzības pieaugumu nākotnē. Palielināt piešķirtās piemaksas par darbu līdz 1996. gadam no 70 centīmiem uz augšu, atjaunot šo piemaksu piešķiršanu. Ieviest valstī pensionāru veselības apdrošināšanas sistēmu,
kas ļautu visiem pensionāriem izmantot ārstniecības iestāžu pakalpojumus veselības uzturēšanai pilnā apmērā. Sākot ar 2014. gadu, noteikti pensionāru iedzīvotāju ienākuma neapliekamo minimumu vienādu ar minimālo algu valstī, tas ir 225 latiem. Vai mēs varam pieņemt šādu rezolūciju? Es redzu, kad ir pacelts masveidā rokas. Paldies jums! Vai ir daudz tādu, kas nepiekrīt šādai rezolūcijai?